Visam dzīvē ir izvēle. Katram cilvēkam ir izvēle, ko viņš vēlas darīt. Vai viņš grib būt kupls, vai viņš grib būt labā formā ne tikai fiziski, bet arī mentāli. Un tieši tāpēc es izvēlos, teiksim, sportot. Tu vari braukt ar riteni, tu vari nojot, tu vari peldēt, tu vari skriet, tu vari iet, būt ielu vingrotājs, vai spēlēt kādu no komandas sporta veidiem. Un tā tālāk tu joprojām, katrs izvēlās to, kas viņam tuvāks. Es esmu brokastu cilvēks. Es izvēlos ļoti daudz dažādus veidus, kādu maltīti ieturēt brokastīs, un viens no maniem mīļākajiem veidiem ir putra. Kāpēc? Tas dod enerģiju, tas ir garšīgi. Un, tas ir tāds labs lādiņš pirms mana treniņa. Un vispār, jo labāks un kvalitatīvāks brokastis tu apēdi, jo labāk tu jūties ne tikai treniņā, bet arī visu dienas garumā. Mana mīļākā putra, mans favorīts, kas man ir top, over the top, ir auzu pārslu putra. Laikam nav tas, ko tu dari, galvenais ir tā atmosfēra un sajūta. Ja tu kaut ko dari, tev tas dod prieku, tu to dari kopā ar draugiem. Nu jā, un ka tu ik pa reizītē arī uzvērt, tev dos tādu motivāciju turpināt. Un jā, es vēl gribētu ieteikt visiem neizlaist nekādā gadījumā brokastis. Es zinu, ka ļoti daudz šajā gadījumā jaunieši, varbūt viņas iet uz skolu, apēd kādu bulcīti vai kaut kādu mazu, kaut kādu nieciņu. Jāietur ļoti labas brokastis, lai pēc tam tā diena būtu pilnvērtīgāka. Ediet putrus un sportojiet!